Sveiki, laipni lūgti manā YouTube kanālā. Man šeit ir tikai 3 video. Es apsolīju daudziem taisīt savus receptus, vairāk likt postot to, ko es ēdu. Viena no manām mīļākajām receptēm šobrīd ir vistas filējas kotletes, kas ir ļoti vienkārši pagatavojamas no pāris sastāvdaļām. To, man liekas, pat bērns varētu uztaisīt, tāpēc, jā, skatieties tālāk, kā tas tiks. Tātad šeit ir apmēram 600 gramu vistas, pusotrs, man kaķis bļaujā, protams, pusotrs sīpols un 200 grami aptuveni 10% siers. Vēl var pielikt arī garšvielas, ko mēs noteikti pieliksim. Šādi izskatās šī masa, jā. Pielikšu klāt garšvielas, jūs varat likt pēc izvēles, atcerieties to, ka siers jau ir drusciņi sāļš. Tāpēc nepārspīlēt noteikti, bet jā, pēc tam es veidošu kotletītes un likšu uz cepamā papīra cepškrāsnī. Ar pašu šo vienkāršo masu jūs varat pildīt kāpačus, cukīnī, principā, jebko, kas ir pildāms, un uzvarat virsū arī 10% sieru un vienkārši ideāls vakariņas ir gatavs. Tātad šeit ir kotletītes, vienkārši ēdamkarotas izmēru lielumā, es paņemu piciņu. Sataisu kotletītes un likšu cepties kādām minūtēm 15-20, cepškrāsnī 200 grādos. Šī īstenībā ir Ginta recepte, es esmu nozagus viņam, bet jā, es kādu brīdi neēdu gaļu, tagad esmu atsākus gaļu ēst, un šīs kotletes ir īstenībā ļoti vienkāršas, ļoti ātras, ļoti garšīgas tiešām. Un jā, Kaķi, ko tu par to saki? Jā, meitenēm grūti pavasarī. Tātad vēl piemetināšu, kā ir vēlme, jūs droši varat cept arī eļļā. Es, piemēram, pati necepu eļļā, tāpēc, ka uz cepuma papīra tas notiek daudz vienkāršāk. Uzlieciet, izcepās, pa to laiku sataisiet salātus, tā kā laika ekonomija, ja? Bet tiem, kam garšo ceptus uz pannas, es neredzu problēmu. Jūs varat droši cept salātus. Tad šādi izskatās saceptās kotletes. Nu ko, lai jums labi garšo, un tie, kas uztaisa, droši šērojiet manu recepti, ja garšo, un arī gaidīšu jūsu atsauksmes.